Nu, labrīt, kā saka, labrīt, jā. Tā arī saka, jā, gribēju kaut kādu solīdo ievadu, bet nekas prātā nenāk, jā. Pirmkārt, es atvainojos mazliet par video kvalitāti, jā, viņa pirmkārt, bļaļ, tas, ko es visvairāk besīju, jā, ka telefonu tur, bļaļ, vertikāli, nevis horizontāli, bet man ir attaisnojums, jā, es respektīvi, es joprojām esmu sīkajiem nometnē, jā, es tagad vienkārši pamuku, jā, no tā vaiprātīgā bara. Un iegāju iekšā uzfilmēt video, jā, svarīgi video, jo man šis tas jāpasaka, un, sanāk, es viņu varu nolikt tikai vertikāli. Sorry, kā ir, tā ir, saprast var skaņa, gan jau var kaut kāda nebūt ir. Respektīvi, jā, kādam būs ilgi gaidītas ziņas, jo man ik pa laikam prasa, jā, ik pa laikam man visu kaut ko prasa, bet beidzot pār jaunāko grāmatu un to saucamo tūrīt, ko es taisu, jau pēdējos 2 gadus, tagad būs 3. gads, jā, tā tad pa visu tagad īsumā un pat ne īsumā, bet garumā. Mēģiniet sakoncentrēties, informācija būs daudz, jā. Tā tad no vakardienas jau no vakardienas, bet respektīvi pavisam droši no šodienas ir pieejamas biļešu paradīzē, jā. Es ielikšu linku ar apakšā, kā ir tādi cilvēki, kuriem var 20 reizes stāstīt, viņš tikko tā pēc tam paprasīs, pa ko bija stāsts. Respektīvi, biļešu paradīzē varēs nopirkt biļetes, jā, uz maniem jaunākajiem prezentācijas pasākumiem. Un tā kā šī man jaunākā grāmata, kas iznāks, ir 10. Sanāk jubileja, joptoji, vai grozies kā gribi, jā, jubileja, 10. grāmata, joptoji. Un līdz ar to, jā, es iegriezīšos arī šoreiz tādos, mazākos miestos, kur es varbūt neesmu bijis, un to miestu sarakstu pilsētiņu, es viņu saucu pa miestiem, bet nevis nievājoši, bet, normāli, miestiņš, kāda starpība. Respektīvi, es braukšu pa pilīm, es braukšu pa muižām, es braukšu pa lielākām pilsētām, es braukšu pa tādām, kur es nekad neesmu bijis, es braukšu pa tādām, kur jau es zinu, ka es esmu bijis un tur man gaida. Pa visiem tam es braukšu, jā, man būs dafigā pasākumu, un tos pasākumus arī jūs respektīvi apakšā komentāros varat paskatīties, kur kā. Un tā tad, jā, sāku es 3. oktobrī un līdz pat 27. oktobrim, citreiz pat 2 pasākumu dienā, jā, jūs varēsiet ierasties uz manas jaunākās grāmatas prezentāciju, jā. Un kā tur būs? Kā būs tie, kas ir bijuši, tie jau zina, jā. Tur tiks rādīts ļoti smuks bildīts, jā, no man brauciena, tur tiks stāstīts, kā man gāja, protams, būs gan izzinoši, būs gan pazviegt varēs, jā, gan uzdot jautājumus, gan, paceļot, jā, jo, kad sāksies prezentācija, tas būs oktobrī, kad viss šitā prezentācijas pasākums būs oktobris, jā, tur sāksies visa šitā Latvijas hērņa, kā, ka tur līst, un tur, bļaļ, vēl sniegs kaut kāds, viss šitā hērņa, jā, tur hopā, tur džungļi, jā, kaut kāda mērkaķi skraid, paposa plikām dirsam, viss tas, sirsnīgi, aptājumēt, no sirds un no dvēseles. Respektīvi, jā, tas pasākums būs tāds aptuveni 1,5 stundiņa, kāpēkam 1,5 stundu garš, jā. Protams, varēs uzdot jautājumus, bet respektīvi varēs iepazīties ar, tā kā maniem jaunākajiem ceļojumiem. Par ko tad jaunākā grāmata? Jā, jaunākā grāmata, viņa saucās Okeāni atgriešanās, jā. Viņa jau man ir, tā grāmata jau man ir, šobrīd es viņu nerādīšu, bet, principā būs kaut kāda video, kur es ar viņu arī iepazīstināšu vizuāli. Tā būs mana apjomīgākā grāmata, viņa hujeģi bieza, jā, es tagad nepateikšu, cik no galvas, bet viņa hujeģi bieza, jā, jo viņa tev nokrīt un uzkrīt uz kājas, un ja tu nezini krievu valodu, tev principā vispār nav ko teikt. Tā kā viņa ir, tāda sirsnīga grāmata, jā, no sirds un no rajona. Un tur ir rakstīts, jā, pa Klusā okeāna salām, jā, nejaukta to okeānijas grāmata, kas jau man bija, kad es biju, bet šī ir pa citām, jā, pirms jums pateikšu jums salu nosaukums, kur lielākai daļai vispār varbūt neko neizteiks. Piemēram, Kiribati, Palau, jā, Guama, Samoa, Tonga, tie kaut kur ir dzirdēti, tie, kas regbijam seko līdzi, viss tās. Pa šitām salām es riktīgi nomaucu un riktīgi sarakstīju, jā, tā kā būs, reāli interesanta apaļā jubilejas 10. grāmata, kuru pasākumā, protams, varēs nopirkt ar krietnu atlaidi, jā, par to tur smalkāk pēc tam kaut kur. Un, respektīvi, tad jā, tā tad, kā saka, 2 vienā, jā, varat nopirkt biļetes uz pasākumu un varat pieteikties grāmatai. Pieteikties grāmatai arī atsevišķi links, tātad, respektīvi, tajā tur, ko es jums došu aprakstiņā, kas būs zem video, kaut kur nebūt.
tur ir links uz biļetēm, biļešu paradīzi, ja? Tātad tur ir links uz pieteikšanos grāmatai, jā, un tur būs apraksts arī, kurās pilsētās es konkrēti būšu. Kaut gan, biļešu paradīzē tu tāpat var redzēt, kurās pilsētās es būšu, jā. Tas viss, dārgie draugi, būs, jā, un galā, šitai afiši arī redzat, kurās pilsētās es būšu, tikai tur nav konkrēti minēts, kur es būšu, jā, kurā iestādē tā. Respektīvi, es būšu. Kādi vēl interesanti. Respektīvi, bija tā, ka, zināt, vienu brīdi, man, kā saka, dvēseli, piepildījās ar sentimentu, jā, ar tādu romantisku jūtu, jā, viņi tā kā, vijās cauri, zin, kā tāda mīlestības stīga, un es sāku rakstīt dzejoļus, jā. Teiksim tā, jā, ja to dzejoli izlasīt kaut kādu latviešu valodas skolotāju, viņa suka sirdi momentā aiziet. Viņa aiziet ar sirdī. Viņi izlasīja to dzejoli, viņi tur ķertu, pie ūsām, pie padus, es nezinu, pie kūs, vienalga, kur ķert, bet viņi pateikt, ka šitā pa huiņu, jā. Bet tie dzejoļi ir ar dvēseli, jā. Tajos dzejoļos, ja grāmatā jūs lamvārdus neatradīsiet, jā, nekas nav mainījies, varbūt tur būs kaut kāds vārdiņš dirst vai kaut kas tāds, bet pa lielam grāmatā varat nemeklēt lamvārdus. Tad teikšu tā godīgi. Reti kurš dzejols vai vispār kāds ir, kurā nav pieminēti vismaz 2-3 lamu vārdi, jā, jo, zin kā, kad to dvēseli piepildi, jā, tad tā dvēseli dzied, viņi man kaut kā dzied ar visiem tiem šitajiem te salikuma vārdiņiem, jā, pareizajiem. Respektīvi, dzejoļi, totālākā huiņa. Es negribu dirst, totālākā huiņa, bet absolūti rēcīgi, absolūti rēcīgi, jā, un tā kā šitā ir manējā 10. jubilejas grāmata, tad nāk arī bonusā dzejoļi, negluži bonusā, par to pašu naudu viņi nevar nopirkt, bet tie dzejoļi patīkami, pat cik tur nav, krāsainās grāmatas, krāsainās lapas un tā tālāk, viņi ir ļoti simpātiska cena grāmatiņai, jā, tātad respektīvi, un viņi ir limited edition, jā, respektīvi, pirmie nopērk, viņam man beidzās vienkārši, jā, protams, ja pizdiet pieprasījums, es pēc tam varēšu piedrukāt, tos gan var piedrukāt, tie nebūs tik dārgi kā, tās pārējās grāmatas, ko parasti prasa, vai tu vari piedrukāt tās, bet viņas ir dārgās. Respektīvi, es ieteiktu, jā, ja jums gribās, un viņš būs arī cits formāts, viņa būs tā dzejoļu grāmata, viņa būs daudz mazāk, tāda kabats formātiņa, ko tu var paņemt līdzi ceļojumā, jā, ka tu vienkārši lido kaut kur ar lidmašīnu, tu var atvērt, palasīt dzejoli, nozviegties, nomīsties, novemties, jā, un kā lidot tālāk, un neviens nesaprot, pa ko, tu vienkārši izbaudi dzejoli, jā. Respektīvi, jā, sauksies, tie nav gluži man dzejoļi, jā, tie ir Robins Frīzenšnaucers, tāds jauns dzejnieks, viņš tā kā gūst atzinību Latvijā un pasaulē, un jā, tātad grāmata sauksies, jā, Robins Frīzenšnaucers deģenerāta dienas grāmata, un tur būs forši dzejolīši iekšā, jā. Respektīvi, arī tiem varat pieteikties tajā pašā linkā, kur jūs piesakieties Okeānijas grāmatai, tur var pieteikties arī dzejoļu grāmatai, jā. Un pats pēdējais, jā, var pieteikties arī 2025. gada kalendāram, smukajam kalendāram, tādu pašu, kā man ir bijuši pēdējie 2, atceraties, tādu smuku, viens bija Jaunzēlandes kalendārs, otrs bija jau aizmirst, kurš bija Havaju salu laikam kalendārs vai kaut kas. Smukas bildes, jā, smuki dabas skati, tur, zin kā sirdi plosošs ainavs un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, varat pieteikties arī tam, jā, tātad 3 lietas, kurām jūs varat pieteikties. Ja to Okeānijas grāmatu es varu garantēt, es diezgan 100% varu garantēt, ka visi, kas pieteiksies, viņu arī dabūs, tad kalendārs un tā Robina Frīzenšnaucera dzejoļu grāmata, viņš ir limited edition, jā, tad respektīvi pirmie dabūs tie, kas nāks uz manu pasākumu, pirmkārt viņi dabūs labu atlaidi, gan kalendāru, gan grāmatu, gan dzejoļu grāmatu, jā, varēs dabūt labu atlaidi. Tad dabūs, protams, tie, kas mani satiks klātienē tajās pilsētās, kur es ierodos, nav obligāti jānāk uz pasākumu, bet, tad attiecīgi tur, protams, nebūs tik lēti kā pasākumā, bet tik un tā. Un pēc tam, jā, dārgie ārzemju latvieši, sūtīšu arī kalendāru, sūtīšu arī dzejoļu grāmatu, sūtīšu arī parasto grāmatu arī uz ārzemēm, bez problēmām, protams, pasta izdevumi nāk klāt, bet, un arī pa Omnivu. Viss tas būs, bet, to ņemiet vērā, ka es varēšu sākt darīt tikai pēc 27. oktobra. Jebkurā gadījumā piesakieties tagad. Ir ļoti būtiski man saprast, cik daudz man tās grāmatas jāņem līdz, braucot uz konkrētām vietām. Pat ja jūs nākat uz pasākumu, nenākat, lūdzu piesakieties, jā. Tātad kāds grāmatas jums vajag, kādu kalendāru jums vajag, nevajag, jā, pasākums, nepasākums un tā tālāk un tā tālāk. Ceru, ka es visu izskaidroju saprotami, jā, ja kaut kas nav, varat uzjautāt, mēģināšu atbildēt komentāros. Galīgāko huiju nerakstiet, ja baigi grūti visiem
atbildēt, jā. Respektīvi, var pieteikties pasākumiem, biļešu paradīze, var pieteikties grāmatai, kalendāram, dzejoļu grāmatai, jā. Nu, un kaut kā tā, un tad tiekamies, protams, šādu veidu video es vēl ielikšu, nu, lai neteikt pēc tam, kāpēc, man palaid garām vai vēl kaut ko, bet, nu, šis viss ir saprotams. Davai, tiekās!